Labrīt, Latvija! Mūsu valstī vēstures gaitā nekad nebija viegli. 90. gados mēs cīnījāmies par savu neatkarību un ar okupācijas sekām. 21. gadsimta sākumā, kura sākas ar sapniem par mieru visa pasaulē, beigas ar satriecošu pasaules globālās finanšu krīzi. 10. gados pilsoņu karš Sīrija, Krīmas okupācija un Trumpa pirmais prezidenta termiņš. Un mūsdienās, kad pasaules situācija tikai turpina sāsināties, vairāk nekā jebkad ir vajadzīgs tājo cilvēku balss, kurie ne tikai pārdzīvos šos notikumos, bet arī to sekas. Jauniešu balss. Un paldies! Liels paldies mūsu valsts parlamentam, ka mums šī iespēja ir. Jau kopš 2011. gadu mūsu valsts notiek projekts Jauniešu saima, kur 100 jaunieši, iepriekš ievēlēti jauniešu saimas vēlēšanās, var izteikt savu viedokli, aizsargāt savas tiesības un vismaz mēģināt izmainīt Latvijas attīstības virzienu. Šis gads nav izņēmums. 9. martā 10:00 sākas jaunas 13. jauniešu saimas vēlēšanās. Un es iesaku jums pirmkārt mēģināt pašam kļūst par jauniešu saimas deputātu. Tas nav grūti. Reģistrē savu ideju par vienu no 4 piedāvātām tēmām portāla jauniešu-saima.lv. Un tu jau esi kandidāts. Vadi savu priekšvēlēšanas kampaņu savā skolā, sociālajos tīklos, ģimenes un draugu lokā, un tev sanāks kļūst par deputātu. Ko? Tu negribi kļūst par deputātu? Ok, bet neviens vēl neatņem tev iespēju balsot. Un šeit spēle ienāku es. Es esmu Maksims Ivanovs, 12. jauniešu saimas deputāts un aizsardzības komisijas līdzpriekšsēdētājs. Šogad mana ideja ir mainīt vēlēšanas sistēmu. Teoretiski esoša sistēma ļauj visiem Latvijas iedzīvotājiem ietekmēt uz politiku. Realitāte ir skumja. Esoša vēlēšanas sistēma ļauj politikiem 4 gadus sēdēt savās siltajos krēslos un netaisīt atbilstošas reformas. Manuprāt, to ir jāmaina. Mans piedāvājums ir mainīt šo sistēmu. Es piedāvāju mažoritāru vēlēšanas sistēmu. Tikai iedomājies. Mums Latvijā būs ne 5, bet 100 vēlēšanas apgabali. Katrā būs ievēlēts tikai viens deputāts ar mažoritāru vairākumu, un katrā apgabalā dzīvo aptuveni 18,000 cilvēki. Ar tādu sistēmu deputātiem ir jācīnās par saviem vēlētājiem, un nesanāks parasti uzvarēt aiz spilgta līdera muguras. Kā arī, ja deputāts nepilda savas solījumus, viņu var atsaukt ar pārakstu vākšanu vēlēšanas apgabalā. Beigās, neatkarīgi no tā, vai jūs kļūsiet par kandidātu, būsiet ievēlēti kā deputāts, balsosiet par mani vai par kaut kādu citu. Galvenais, esiet aktīvi, balsojiet, runājiet, piedalīties pikietos un streikos. Ne es vai jebkurš cits politiķis nosaka Latvijas ceļu. Jūs, Latvijas tauta, nosaka Latvijas ceļu.